Labdien, paldies! Jā, šodien tādas tēmas mums smagnējas, protams, bet tāda ir mūsu vēsture, pavisam nevienkārša. Mana tēma ir mazliet nākošais gads, teiksim, sākot ar 1942, bet tomēr. Mazliet ieskatām tas, kas mums jau izskanēja vakardien, to es arī šodien gribētu, lai mums tomēr atcerētos, kas notika vakardien. Vakardien bija daudz stāstīts arī Mintaura kunga referātā, ko Šnē kungs ļoti veiksmīgi arī mums prezentēja. Tātad faktiski par Jūrmalas izcelšanos. Šajā brīdī gribēju atgādināt to jautājumu, ko es uzdevu vakardien, kas bija tie viesi apmeklētāji. Pirms Pirmā pasaules kara atbilde sekoja, ka tie visticamāk bija Krievijas impērijas dažādi cilvēki, pamatā droši vien krievalodīgie. Ja? Tad, ja mēs pastamies pēc Pirmā pasaules kara uz 21. gadu, tad stūrītī, ja mēs nedēmšana nestrādā, tad 21. gadā atrada informācija, ka tie pamatā bijuši ebreji, bet jau uz 1930. gadiem tie tomēr lielākā savā vairumā, Baltiša Riviera, tur arī bija vairāki Reiseführeri, ekskursijas tādi norādījumi, patiesībā pirmā vietā ir vācieši. Šis punkts manām referātam ir ārkārtīgi svarīgs jau ar to vien, ka pēc 39. gada drīz vien seko 41. un 42., 43. un 44. gads, kad Latvija ir nonākusi nacistiskās Vācijas okupācijas situācijā. Tātad pati pētniecība ir tiešām jāpiekrīt ar iepriekšējiem runātājiem. Daudzas lietas, lai gan es esmu strādājis arī arhīvos, tātad arī Vācijā, Berlīnē, bet daudzas lietas, diemžēl, līdz galam nav atklājamas, ko mēs arī varbūt manā referātā tālāk arī redzēsim. Bet ir sporādiskas ziņas, un patiesībā vācot šīs sporādiskās ziņas, tad mēs varam kaut ko arī atklāt. Pirmā tāda ievada lieta, kas šeit manam referātam ir vajadzīga, tā ir tas, kad tika okupēta Baltija. Šeit tika izveidoti 4 ģenerāla komisariāti, Rīgas ģenerāla komisariāts, vēlāk viņi pārdēvēja par Latvijas ģenerāla komisariātu Drexlera vadībā. Un kas ir arī mūsu gadījumam svarīgi, tika izveidots Rīgas lauki novada komisariāts, tātad arī Jūrmala. Šo komisariātu pārņēma Joachims Herberts Fusts, tad bildīti ir no Deutsche Zeitung un Ostland, un cita starpā viņš rezidēja arī Rīgā, tātad Kalpaka bulvārī, tanī laikā Bismarka Ring 6. Ja mēs redzam to karti mazliet tuvāk, pievilktu ar labākā kvalitātē, ko mēs redzam, šī teritorija bija ārkārtīgi liela, un Jūrmala šeit nebija tā primārā galvenā lieta, jo tās apkārtējās teritorijas bija krietni lielas, līdz pat Madonai. Tātad šīs tās teritorijas, ko pārvaldīja Rīgas novada komisārs. Runājot par Rīgas novada komisāru, lai mēs saprastu to kopējo auru, šeit ir uzstāšanās Madonā 41. gada decembrī, un te mēs arī skaidri redzam, ka 41. gads ir tas laiks, kad faktiesībā šie kārškurs karogi, Hitlera ģimetnes un tam tālīgi faktiski bija visur, un tas bija tas laikmets, ar ko mēs faktiski, par ko mēs arī runājam. Ja mēs runājam par šiem cilvēkiem, patiesībā jau vēlreiz uzsvēršu pāris tādas lietas, kas mums ir interesantas gana kopējai situācijas skicei. Tas, kad no vienas puses ļoti labi dokumentos, arī arhīvu dokumentos parādās, ka šis Joachims Fusts neapšaubāmi darīja visu, lai kas bija nepieciešams, lai tātad ģermanizētu vietējos iedzīvotājus. Dažādās sanāksmēs parādās šie viņa izteikumi, kas tik viss nav jādara, lai latvieši pēc iespējas padarītu par vāciešiem un ko darīt ar tiem, kas negrib paklausīt.
Bet viena lieta, kas arī parādās dažādos sanāksmu dokumentos, arī sporādiski, diemžēl, nav tā, ka tas būtu tādi plaši vienveidīgi dokumenti, ka faktiski viņš norāda, ka Jūrmalas pilsētas, tāda būtībā par to Rīgas Jūrmalas tajā laikā, pilsētas nami faktiski sabrūk un strauji, un te kaut kas strauji jādara. Ko viņš ar to bija domājis? Faktiesībā domāts bija tieši tas, kas Rīgā jau bija noticis, bet Rīgā tas bija noticis, tātad pilsētu nami tika strauji reprivatizēti. Kāpēc? Tāpēc, kad Rīgā bija mazliet cita situācija. Būtībā Hugo Vitroks, kad bija Rīgas virdiermeistars, bija Alfrēda Rozenberga, Austrumzemes ministra sievas tēvs. Un bija pakļauts patiešo tātad vācu iestādēm, un nekādā sakarā vietējām iestādēm te faktiski nebija nonācis, tīri pakļautības ziņā. Un tādēļ tā arī Rīgas nami tika reprizēti, un te tika strauji kaut kas darīts. Rīgas lauki apgabalā, tātad arī tā skaitā Rīgas Jūrmalas gadījumā, tas darīts faktiesībā netika. Jā, arī mazliet augšā, droši vien tā švakāk redz, bet tomēr viņš tika arī, Joachims Fuss, tika arī krietni aprunāts, bet tas varbūt tāds no ikdienišķā viedokļa, kā viņu uztvēra vietēji iedzīvotāji. Bet iesim tomēr pie tām lietām, kas mūs interesē vairāk šajā brīdī. Un pats pirmais ir, protams, jautājums par Rīgas pilsētas vecāko, kurš bija jau no 31. gada notārs Aleksandrs Jansons, kļuvis par Rīgas Jūrmalas pilsētas galvu, vēlāk kļuvis ar pilsētas vecāko. Padomju vara viņu 40. gadā atcēla no šī amata, bet ienākot vācu iestādēm, pēc uzsaukuma tātad viņš atgriezās savā darba vietā un atsāka arī savu darbu šajā statusā, bet vācu iestādes 41. gadā netiecās uzreiz atjaunot visus cilvēkus savos amatos. Oficiāli viņi bija tikai vietas izpildītāji. Atjaunot amatos pēc pamatīgām pārbaudēm, atjaunoja, un arī pēc tam, kad bija principā skaidrs, ka fronte nebūs tāda panākuma, kā nacisti cerēja, faktiski iecēla cilvēkus tikai 42. gada augustā. Un patiesībā tas arī par dažādām citām pašvaldībām, arī tas pats gadījums, aptuveni 42. gada rudenī, tātad tiek iecelts svarīgākās amatpersonas, savos amatos oficiāli kā pastāvīgi darbinieki. Cits stāsts ir tas, kad es mēģināju arī saprast, kāds ir viņa liktenis, jo šādos gadījumos cilvēka personība ir ļoti svarīga, ko viņš ir darījis. Diemžēl atbildes es nespēju sameklēt, cik es saprotu, arī Jūrmalas muzejā nemaz tik daudz tās informācijas tieši par šo personu nav. Es esmu paskatījies visās iespējamos veidos, gan vāciski, gan latviski. Ir iespējams, tas ir par viņu, jo tādi cilvēki, Aleksandri Jansoni, diemžēl vairāk, līdz ar to saprast, kurš ir īstais, droši vien patiesībā nav īsti iespējams. Ir viens cits gadījums, kas tūl, bet tomēr nebūs. Jau šis stāsts pats par sevi raisa daudzas pārdomas un par to, kā cilvēki turpināja savu darbu, sadarbību arī ar okupācijas režīmu, bet ne šoreiz par to stāsts. Par Latviju jaunatnes organizāciju patiesībā tas ir lielā lieta, ko es šodien gribētu tādu mazliet pievērst uzmanību. Pirmām kārtām jau ir tas, ka Latviju jaunatnes organizācija arī savu darbu uzsāka pēc būtības tikai 42. gadā, kad nacistiem bija skaidrs, ka jaunatne ir jānodarbina. Ja jaunatne netiks nodarbināta, viņa sāks darīt tās lietas, kas visticamāk nacistiem nepatiks. Lūk, un tieši tā tas arī notiek. 42. gadā jau janvārī tiek izstrādāta ideja. Šī ideja realizējās jūlijā 9. kādu no frontes atsauc Aleksandru Matejasu, kuram ir atbilstoša biogrāfija, jo visi plāni par Hitlera jūgendu vadītājiem šeit Latvijā īsti nepiepildās, jo viņi viens pēc otru tiek iesaukti militārajā dienestā, arī tie, kas atbrauc šeit uz Latviju.
Un rezultātā ir notiek šī organizatoriskā darbības veidošana, kas izrādās ir ārkārtīgi lēna. Ārkārtīgi lēna, jo nacistiem vajadzīgs ir morāli sagatavot cilvēks, kas iestājās par nacistu vērtībām. Tas noved pie tā, ka amatos šie cilvēki tiek iecelti vēl gadu vēlāk, 43. gadā. Un ļoti ātri jau 42. gadā patiesībā 43. gada pavasarī ir jau kļuvis skaidrs, ka šie cilvēki, pat ja viņi ir izgājuši apmācību Vācijā, viņi tomēr nav gatavi ieviest nacistu idejas šeit, arī atgriežoties jau Latvijā. Nacistiem par Latviju jaunatni bija pavisam viennozīmīgi skaidrs. Tātad 55,000 jaunieši nedrīkst visi studēt, tas ir punkts 1, viņiem ir jāstrādā, jāiegulda savus devumus tātad nacistu kara mašinērijā, un skaidrs, ka darbs var notiks ar jaunatni tikai tad, ja tam ir skaidri definēti politiskie mērķi. Ko tas nozīmē? Tātad vācu ietekme pretējā gadījumā darbs ar jaunatni pat var būt bīstams, jo viņi organizējās un viņi pietiekoši nacionāli noskaņoti. Kas tad citu atspoguļojas daudzās dažādās vietās un veidos. Tātad paiet zināms laiks, izrādās ir daudz arī institucionāls nesaskaņas starp Latvijas zemes pašpārvaldes institūcijām un Latvijas jaunatnes organizāciju, tad par personām, par dažādiem jautājumiem. Tā vai savādāk 43. gadā Matijas vietā ieceļ Ēriku Rulli, un vēlākajā Ērika Ruļļa darbībā mēs redzam, kā patiesībā šī Latvijas jaunatnes organizācija tiek instrumentalizēta pilnībā nacistu vajadzībām. Šī brīdī es gribētu pievērst vienam citam ļoti konkrētam aspektam, kas manuprāt, ir ļoti savdabīgs un interesants, jo ko mēs uzskatām parasti kara laikā, tātad bija strikti noliegtas dažādas ceļošanas, dažādi kontakti, pat starp latviešiem un igauņiem, latviešiem un lietuviešiem, tas bija pilnībā noliegts, un tomēr kontakti ir, un tikai viens no vairākām iespējām piemērs, piemēram, tā saucamā vācu un latviešu jaunatnes draudzība. Ko tas nozīmē? Pirmām kārtām jau tātad tiek organizēti dažādi jauniešu grupu, Hitlerjugenda grupu vizītes Latvijā, kas šeit ir, protams, daudzi, viņiem tie uzdevumi apmeklēt ievainotos vācu karavīrus, dziedāt Ziemassvētku dziesmas, atgādāt paciņas, atgādāt vēstules un vēl dažādas citas lietas, bet tas, kad tiek veidoti šie kontakti, protams, šīs Hitlerjugenda grupiņas ir sagatavotas, viņiem jābūt kā paraugam, kā tad ir tie vācu jaunatne, kāda viņa spējīga, laba un skaista un tā joprojām. Un šie sadraudzības vakari tiek rīkoti viens pēc otra. Tad vienlaicīgi tiek organizēts arī dažādi braukt latviešu jaunatnes braucieni, potenciālo jaunatnes vadītāju braucienu uz Vāciju. Un šeit Rīgas jūrmalai tā izšķirošā nozīme. Rīgas jūrmalā cilvēki tiek vesti vairāku iemeslu dēļ. Pirmām kārtām, ne Vācija arī, jūrmala nav izlietojama, jo kara laikā tā tiek intensīvi apšaudīt, bombardēt, novērot un tā joprojām. Tātad ir pietiekoši bīstami, un viņi šeit tiek vesti atpūsties. Atpūsties, izbaudīt, parādīt, kādas te ir iespējas. Un viens no piemēriem, tādu citu ir vairāki. Tātad Latvijā ir daudzi Hitlerjugenda dažādi statusā cilvēki. Piemēram, 500 dažādu bērnu, kas ir no Šlēzvigas-Holšteins, tā ir Vācijas ziemeļdaļa, no kurienes ap citu nāk arī Hindriks Loze, viņš arī satiek savus novadniekus, tā teikt, šeit Latvijā, kuri šeit tiek atvesti, lai viņi atpūstos uz veseliem 3 mēnešiem. 3 mēneši pavada viņi šeit. Tad viņiem tiek organizēts pilnīgi viss, sākot no lielākām pārtikas devām, beidzot ar, patiks pilnīgi viss, ko jūs varat iedomāties.
Rezultāti ir lieliski. Tātad bērni, protams, atkopjās, kas pats par sevi nav slikti, bet kas man principā izraisīja tādu mazu smaidu manā sejā, kad es to pirmo reizi redzēju, pēc, kad tika publicētas šīs ziņas, kad vācu bērni pieņēmušies svarā, mēs paskatāmies, kāda situācija ir rētdien 43. gadā Latvijā, nu, tad mums ir par ko padomāt, un tad šī raksta beigās tiek piekabināts, nu jā, ir nodoms vest latviešu jaunatni uz Vāciju relaksēties. Nu, tad gribētu tos pajautāt. Vācieši no ziemeļu krasta ved uz drošo Latviju, tad latvieši vedīs uz to, es zinu, jā, man laiks ir, uz ļoti nedrošo ziemeļu jūras krastu vai kas te ir domāts. Protams, nekas tās netiek realizēts, tas tikai acu aizmālēšanai, propaganda, ka latviešu bērni, nu, tātad arī varbūt kaut kur tiks aizvesti. Runājot par vēl dažām citām lietām, tātad cipari dažādi, ļoti dažādas grupas šeit ierodās. Lielākā daļa tā vai savādāk starp majoriem, dubultiem šeit pavada savu nosacītu brīvo laiku, cik viņiem ir atvēlēts, jo laika posms, kā viņi tā tiek atvesti uz 2 nedēļām, tad viņi ceļo tālāk uz Igauniju, uz Lietuvu. Ir ļoti dažādi atšķirībā no nozīmes. Fakts kā tāds, ka visos šajos gadījumos tiek organizēti jaunatne dažādos kopējos vakaros, kulturālos vakaros, apmaiņu vakaros. Maķinīt, par cik laiks man ir ierobežots, gribētu arī ieskicēt. Dalība Latvijas jaunatnes organizācijā bija priekšnoteikums, lai piedalītos arī sporta dažādās organizācijās, un jūrmalas sports arī bija tāda īpaša lieta, jo agrākos gados jūrmalas sportā bija faktiski tikai un vienīgi patiesībā futbols, tad nacistiskās Vācijas okupācijas laikā tad tika organizēts, kā jau tas pienācās nacistiskās Vācijas laikā, dažādas sporta aktivitātes. Un tātad tur bija visnotaļ dažādas grupiņas, un tā skaitā, kā es tad pašās beigās arī pieliku klāt, jaunatnes ūdens sporta vienības. Ja? Tātad tas bija savstarpēji saistītas lietas. Tātad, bet tādā pašā laikā, jau 43. gadā, tikko norganizēts, tikko izveidota struktūra, un šī brīdī, jā, Rīgas jūrmalas jauniešiem ir jāiesaistās totālā karā. Tātad viņi caur šo dalību gan LJO, gan arī sporta dažādās biedrībās tiek ļoti labi sagrupēti, viņi zina, kas viņš ir, un tad tiek mobilizēti dažādos darbos, piedāvājot vienu vai otru veidu. Tātad vislabākais, protams, kādu pa karavīri, ja nu gluži pa karavīri nedara, tad vismaz darba dienestā. Nu, ja darba dienestā, vismaz izpalīgos. Tātad tādā veidā tiek arī cieši ar latviešu jaunatne. Šī brīdī gan vēl, man vēl minūtītes, es zinu, tāpēc tā atļauju sev mazliet laiku. Vēl viena pāris lietas, ko es gribētu noteikti pateikt. Jūrmalai bija vēl daudzas un dažādas nozīmes Otrā pasaules kara laikā. Piemēram, uz Jūrmalu regulāri devās rīdznieki. Kāpēc? Pirmām kārtām uz Jūrmalas pusi, uz šo pusi, ja, tad, cerībā iegūt kādu lieku zivi savā pārtiks racionā. Visnotaļ veiksmīgi. Cerībā iegūt, tomēr Jūrmalā bija ļoti daudz mazdārziņu, cerībā iegūt kādu lieku augli savam racionam, vismaz siltajos mēnešos. Dažreiz tie pārpratumi gadījās tā, ka ne tikai oficiāli gribēja arī iekļūt ābeļdārzā bez īpaša atļaujas un doties projām ar savu gumumu, bet vienlaicīgi jānorāda arī tas, ka Jūrmala patiesībā nekad tad 41. gadā izņēmums, bet 42., 43. gads, vēl pat 44. gads joprojām saglabā savu vietu kā tādu vietu, kur braukt atpūsties, kur noīrēt vasarnīcu, kur izbaudīt dabu un atrast piemēram 42. 43. gadā kādu brīvu mājiņu atpūtai, tikpat kā neiespējami. Ja, tikpat kā neiespējami. Tātad, ko es ar to gribu teikt? Ikdienas dzīve Otrā pasaules kara laikā nekādīgi nebija apstājusies. Izņemot 41. gadu un arī 44. gadu vasaras otro pusi. Tātad vilinājums doties uz Jūrmalu bija liels un ceru, ka arī mūsdienās nekādā ziņā nebūs mazāks. Paldies!